Labdien, mīļo skatītāji! Jaukais, aizraujošais, priecīgais pavasarīgais periods joprojām turpinās. Arī šonedēļ notiks dažādas jaukas lietas. Īpaši akcents tiek saskaņā ar runu prognozi likts uz prieku. Prieku, kas rodas no attiecībām. Un nevis vienkārši no attiecībām, bet no dzimuma attiecībām. Ja jau mēs gribam prieku piedzīvot, mums ir jāatbrīvojas no priekšstatiem par to, kādam šim priekam ir jābūt. Jā, mēs zinām sajūtu, kādu mēs gribam no prieka gūt, bet pasaule mums šo prieku var sagādāt vispārsteidzošākajos veidos, un tāpēc būtu svarīgi atbrīvoties no priekšstatiem, no stereotipiem par to, kādam vajadzētu būt priekam, kādam vajadzētu būt attiecībām. Mums te vairāki skaisti, gudri attiecību speciālisti ir pieejami studijā, un es viņus aicinu šurp. Saki, tu teici, kad ir jāatbrīvojas no priekšstata par prieku, bet varbūt, kad ir jāatbrīvojas no sākuma no nopietnības attiecībās, un tad tikai mēs varam sagatavot ceļu priekam. Var sakot, vajag atrast jau iemeslu papriecāties mājās, kaut vai... Uzlikt uzstādījumu. Nebūsim attiecībās nopietni. Varbūt var kaut ko pajokot vai izdomāt kaut ko jaunu. Un ja nesanāk, par ko pasmieties? Tieši tā, samazināt nozīmību visam, kas ar mums notiek. Mēs visi esam cilvēki. Tāpat laikā mums ir, tā teikt, dzīvnieku ķermenis, kas ir klasifikācijā ielikts mērkaķu kārtā. Es slikti mācījos zooloģiju, kad es studēju veterināriju, bet cilvēks katrā ziņā ir kaut kur šajā te klasifikācijā iekšā. Un ko es gribētu pateikt? Kolēģi runāja par prieku. Kosmosa un dzīvnieku pasaules pamatprincips ir prieks. Kad kaķis ķer peli, kaķis to dara samērā priecīgi. Un peli ir priecīgi, ja viņai izdodās aizlaisties no kaķa. Mūsu attiecībās, cilvēku attiecībās, priekam ir liela nozīme. Prieku ļoti spēcīgi apēd raizes. Ja tur pietiek palasīt ziņas un tā tālāk, un mēs sākam raizēties, pietiek paskatīties jaunos, apkurs rēķinus, apkur tūlīt beigsies un atkal raizes, un tās tā kā apēd šo te prieku. Tad lūk, astroloģiski sākās ļoti intensīvs laiks, un tas ies tagad no pirmdienas līdz nākamajai otrdienai. Un šajā laikā darētu tiešām paeksperimentēt, kā runāja kolēģi, pamēģināt atrast prieku, pamēģināt atrast kaut ko interesantu, kaut ko neparastu, eksperimentēt, atcerēties, ka mums ir ķermeņi un ka mūsu partneriem ir ķermeņi, un vienkārši dzīvot nost. Man vēl kaut kas ienāca prātā. Tu teici par raizēm, kas rodās, un viņas tā kā rodās nepārtraukti, situācija apkārt ir tā, kā viņi ir, un viss, kas notiek, raižu rezultātā rodās stress. Un tā sajūta stresainā, tas ir tāds diezgan liels spiediens galvā un visur citur. Labākais veids, kā atbrīvoties no stresa, ir kāds? Tieši tāds. Vai ne? Ja šāds veids jums nav pieejams, ko var ieteikt vēl? Vēl ir sports, vēl ir masieri, vēl ir spā. Šādas te nodarbes varat paskraidīt pa parku, variet skaldīt malku. Un dariet to visu ar prieku. Īpaši skaldīt malku. Noteikti. Bet te jau mēs iebraucam Pētera, tā teikt, grāvī, kas ir labās prakses. Varbūt Pēterim ir kāda labā praksa, kas ir saistīta tieši ar dzimumdzīvi. Protams, ar dzimumdzīvi saistās ļoti daudz labās prakses. Dzimumdzīve, tas, manuprāt, ir jautājums arī par robežām un par to, kā mēs sajūtam savas robežas, kā mēs sajūtam partnera robežas un kā mēs ar tām, gan ar savām, gan partnera robežām varam spēlēties. Un šī nedēļa,
kas solās prieka un dzimumatiecību nedēļa, sola jaunus eksperimentus, jaunus horizontus un jaunus sasniegumus. Būs tā.